ziemā uz siltumu, vasarā uz kalniem sniegos. Vismaz daudzus gadus tā cenšamies darīt kā tradīciju. Laižam uz Šveici. Mūsu mērķis ir ļoti grandios – apmeklēt pasaulē 3 stāvākos pacēlājus kalnos. Ja agrāk, tas ir pirms kādiem 10 gadiem, mēs Poliju redzējām kā mazu murgu, braucot cauri tai un pavadot vairāk kā 900 km ceļā, tad nu jau šobrīd ir sacelti pilnvērtīgi autobāņi visā Polijas garumā. Un nu jau Polijai cauri var izbraukt niekas 670 km garumā. Tās, protams, ka ļoti priecēja. Brokastis gan baudām vēl pa ceļam Vācijā, kaut kur uz Bāņa. Vai jūs esat redzējuši kādreiz, kur ir maķīts, jā? Un maķītī ir tikai vienīgi brokastu piedāvājumi. Skatieties, nu piemēram, uz vietas paņem englišu, uz vietas, un skatieties, to, ko paņem, te visi tikai brokastu piedāvājumi. Nav vienkārši vairāk. Es nezinu, varbūt tās pulksteņas tagad ir 10, varbūt tās tāpēc nav, bet reku spiež, kuru gribi. Visur ir tikai brokastu piedāvājumi. Viss ar olu, ar bekonu. Un te viss mēs jau izskatījām, viss te nav. Te ir krosāni. Neko arī visādi. Baigi. Jā. Kur Vācijā esam tagad, apsēdāmies. Nu, kafija te ļoti liela. Te ir tāda baigi lielā krūzīte. Pankūciņas gan ir mini. Pankūciņas mini. Elson, kā to tur? Okay. Nā, un tas vraps ar bekonu kopā. Tāds maziņš it kā. Kopā samaksājām 22 eiro samaksājām. Nu, kā ir, tā ir. Uz autobānas kā nekā. Un te mēs pie tā maķīša esam apstājušies. Un skatieties, prikals, Vapā! Stārķi izdomājuši, ka man būs šeit mājvieta. Forši. Labais. Tā, Šveicē iebraucām, piestājām te malā. Kas pa skatiņu, jomajo! Un te tāds bližņiks priekšā, vienkārši bližņiks. Tā, elektromašīnas var uzlādēt. Mums nav elektromašīna. Ej, labais skats. Pat apbrīnojamākais tas, kad rekur cilvēki šeit dzīvo. Kāds augstums ir, jomajo. Pēc pavadītajiem ceļā nepilniem 2000 km esam arī mūsu gala punktā – Hāslinger kalnu pilsētiņā, kas atrodas 1400 metru virs jūras līmeņa. Šādi izskatās arī mūsu apartamenti, jeb kalnu māja. Principā atrodamies tādā kā kalna plauktiņā, kur zem tās atrodas apakšā ieleja. Tā, un tagad mājas atslēgas mums atrodas šeit, kur Tamāra jau ir iekšā. Tā nolikto. Orientēšanās. Jāiet ir tā. Pagad. Jāienāk bija šeit. No. Vaļā. Ej taisni līdz mazai izlietnītei. Mazi izlietni. Pagriezies pa 90 grādiem. Nu, pa kreisi. Nē. On the wall. On the left side. Rekur ir fokuses. O. Reku. O. Nu, forši, reku, vienmēr. Ar atslēgšanas. Vienmēr mums pat rekuši tāda maz orientēšanās šitajā te. Akā jau cilvēki reku uzticās visu, savu darbnīciņu. Bet galvenais, ka jāiet tieši tā. Nu, jā. Toč neatrast. Es toč neatrastu. Tā, un šeit ir, reku, ir fokus atslēga parāda.
Kots der? Der. Fox. Ok, welcome. Tāds baigais īstenībā. Caurums rekur. Tā te ieeja. Nu, te ir. Tā jumta loks. Te tā kā virtuvīte. Tā, mēs jau tikko sanesām mans. Un tā, te arī virtuve. Leduskapis. Arī jumta loks. Tā, kas mums ir? Te ir viena istaba. Ar 2 gultām. Es domāju, piemērot baigi ģimenēm kaut kādām. Tā, tad. Jā, te mums ir vans istaba. Kas mums ir? Duša. Pots un reka izlietne. Un tāds ir tāds diezgan pienācīgs. Tā. Un te ir gulta. Tā ir galvenā istaba. Un pats galvenais, protams, skatiņš. Kamera, protams, ka tu jūs neiedos to skatiņu. Tie kalni ir 2 reiz lielāki, tieši kā ir. Nekā jūs kamerā tagad redzat to. Un ir vēl viena istaba. Tur cauli iziet pa turieni. Tātad te ir tā kā divāniņš. Re, kur ir zīlīt, mēs esam 3. stāvā. Tā, un te ir tieši tāds pats skats. Tam ar zīlīti jau baro jau. Kāda zīlīte? Tur zīlīte ir. Un tur reka tas pats skats. Bumbieris? Reku bumbieru koks. O. Bumbiere. No, tāds mums tas skatiņš ir par rublu 10. Un es ceru, ka baznīca no rīta 6 sāks. Tamār, mani baigi forši labā pieredze baznīcām, ja? Ding, 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 ding. Tā, Tamār ieraudzīja kaut kādu vienu taku šitien te. Augšā mēs esam kaut kādos kalnos te. Un jāaiziet 10 minūtes esot tur, ko iet 8:00 vakarā. Man laižām patīsimies, kas tur notiekās. Helīts arī līdz ir drons, jā. Laižam. Kaut kad ir slēgts, kad kaut kā mērķu šaušana. Tas jau atkal kaut kāds šis te ir. Labi, laižam. 10 minūtes, ķip. Nezinu, kuriem viņš aiziet. Ejam. Wow, es jau nojautu. 10 minūtes. Esam klāt. Nā, te laikam vēl tālāk jau reizi. Bet viens no skatiņiem vajag skatāties. Vaļā. Tā, un ejam vēl augstāk. Un tev arī pavērās. Wow! Esam apakaļ pie mūsu apartamentiem, un tagad jautājums, uzminat, kas ir šajā dārza būdiņā? Dārza instrumenti vai kas cits saistīts ar dārzu? Nē, droši vien neticēsiet, bet šeit ir iebūvēta pirtiņa ar fantastisku skatu uz kalniem. Mūsu apartamentu cenā ir iekļaut arī šī pirtiņa. Ej kaut katru dienu tajā. Nevarēja, protams, neizmantot iespēju un gāju tajā. Nu tā,
Esam arī pirtiņā. Jā, un reki skatiņš ārā. Cerams, ka kamera neesvidīs ciet, bet ņēmam, iemetam un tā te, labi, es beigšu ārā, tāpēc, ka kamera izsvidīs ciet, bet tas skatiņš ir. Skatiņš ir par rublu 10 uzreiz ārā. Šitā te. Te apsēsties. Tamāri jau sēž jau, bet viņi neiet pirtī, es tikai pirtī. Nu, ar visām drēbēm bija, jā. Bet es neko, es maz biju pirtī. Un tad skatiņš mums ir šitāds. Tā, esam vienā foršā jaukā skatā. Te Interlakens. Un iesim. Wow, reku augšā, pasties. Pasties augšā, reku, re. Labi, ejam. Te tā salas ir. Iesim, pastīsimies, kas tur ir. Kāda palmiņa smuka. Nu jā, šodien solīja lietu visu dienu. Reku parkings jāmaksā izrādās. Tā, un izrādās šeit ir jāmaksā pa stāvvietu. 5 franki jāmaksā, Tamāri ir iekonomējis no pirms 6 gadiem 5 frankus. Liek biļetīti ņem ārā, apakšā biļetīti. Tātad 5 franki jāmaksā stāvvietu. Ir jāliek uz stiklu droši vien, kad jā. Re kāds muka palmiņā. Kruto. Wow. Cave of Saint Beatus in Wonderland, ja brīnumzemes svētā Beatus ala. Svētā Beatus ala ir viena no 10 lielākajām alām Šveicē. Tā ir viena no nedaudzajām, kas ir atvērta publiski. Līdz šim ir izpētīts šajā alā tikai 14 km plašās alu sistēmas, no kuriem 1 km ir nodrošināts apmeklētājiem. Ekskursija ietver apmēram 87 metrus garu kritumu kopumā ar 297 pakāpieniem. Tajā ietilps gan kambari, gan aizas, gan strauti, ūdenskritums un citiem iespaidīgiem stalaktītiem un stalagmītiem. Wow, tā krāsa tiešām tu tāda nereāla. Tā kā Maldīvās jau. Nezinu, ko cita raksta par Maldīvu. Nav bijuši Maldīvās, bet es redzu, ko cita. Vai ne? Nu jā. Tātad biļets mums maksāja 19 franki. Un 11 bērniem. Bērniem, jā. Mums mazais bēbīts rekord. 50. Jā. Kas ir 50 eiro, iedomājies? Diez, kas nav. Jā, biļets tātad maksā gandrīz 50 eiro. 3. Nu labi, ejam skatāmies. Tur pat labirintiem tagad jāiet ir. Un tā jau skatiņš ir labs. Un tā, esam arī klāt. Pa 90 grādiem uz augšu skats. Vēl kamerā jūs to neredzat? Bet šeit ir. Nu tā tad ilgums ir kaut kāds 60 minūtes. Iekšā ir 8 līdz 10 grādi. Kurpes vajadzīgas. Un kaut kā tā. Jā, mēs esam iekšā, tad neviena nav. Tas vienīgi. Visur krāniņi. Tomēr visur regoties krāniņi.
Mums tā likās, ka šī ala ir pati elementārākā pārvietošanās ziņā, kurā vien esam bijuši. Paskatieties paši, šeit pat visas kāpnes ir betonētas, un arī pats celiņš viss betonēts. Šīs fakts gan mums lika nedaudz vilties salā, jeb kas tā par vairs alu, kurā nu jau visas ekstras ir, bet tā jau, protams, pati ala bija iespaidīga. Kā bija rakstīts alas aprakstā, tad šī zaļā fauna šeit dziļi alā ir nesen ienesta ar cilvēkiem. Ne tiešām speciālā nozīmē, bet gan ar apģērbu, apaviem un citiem veidiem, kā mikrobi var pārvietoties līdz cilvēkiem. Tad sanāk tā, ka šajā alā ir sava zaļā mikroflora, kas varētu teikt nav gadsimtiem ilgi tapusi, bet gan pāris 10 gadus atpakaļ ienāsēta cilvēku palīdzību. Tā, un tu var paskatīties, kāda bija agrāk. Nē, agrāk bija šitādi. Un tagad šitādi alās līdēja. Tā, un šeit var paskatīties, kā agrāk. Alus pētnieki, kā atzīmēja visādas, alus tieši schēmas. Un reku kā tagad mūsdienās visiem mērinstrumentiem vispārējo. Klinometrs. Kas ir klinometrs? Nav tas tu līniju rādas kaut kāds. Nē, nevar būt. Metromērs. Reku arī agrāk bija kaut kādi, nezinu, kas kaut ko nosaka. Nailu vārniši. Kas ausam ir nailu vārniši? Nagulok. Magulok? Droši vien atzīmēja kaut ko, jā. Droši vien. Tā, un šeit ir šķērsgriezums kalna. Kāds izskatās. Reku stalaktīti visādi. Kas tur ir parādi? O, boigi. Stalaktīti visādi, jā. Pusties kaut šī tā tikā. Boigi. Tā, un alās, protams, arī ir pelītes. Ko viņas tur ēd, kas to lai zina? Reku, sikspārni. Tā, es laikam kaut ko savā dzīvē paliec garām. Jūs esat redzējuši, zivīm nav acis. Priekš šās zivs ir. Jā, es laikam kaut ko biju palaidis garām savā skolas laikā, jeb šeit ir zivis, kurām nav acis. Jā, nav vispār acis viņām. Viņas parasti dzīvo pašos tumšākajos ūdeņos, kā piemēram šeit dziļi alās kalnos ūdenskrātuvēs. Vai jūs zinājāt vispār šādu faktu, vai es viens nezināju? Ko tu tumsā var redzēt? Es vispār tāds pirmo reizi tādu faktu redzu. Nu tad rezumē par šo alu. Neteiksim, ka bijām vīlušies, bet neteiksim, ka bijām arī pārsteigti. Laikam jau grūti pārsteigt ir cilvēks, kas ir bijuši dažādās vietās pasaulē un ir ar ko salīdzināt. Protams, ka citiem šī ala liksies wow, nekas trakāks nav redzēts. Mums bija tā, ir ala, ir ok, kā nekā tomēr 50 eiro samaksājām par ieejas maksu, kas tomēr nav lēti. Ala ir apskatīta un laižam nedaudz tālāk, kur arī ir Instagram foto vērta vieta. Šeit vairāk gan ar dronu es jums parādīšu šo skaistu, tad vēroju.
Braucām te pa šito pusi ezeram. Mēs uz turienu uz Interlakeni braucām pa to pusi. Un apkārt braucām pa šito pusi. Domājam, jāpiestāja kaut kāda baznīciņa, kaut tāds maziņš, kaut kāds ciematiņš. Var tāds viss tāds baigi, smuks. Un tur rekur mums tās skatiņš tad baigais tāds. Te kaut kāda laivas drušana, kur piestāt. Agrāk kalnos brīnījāmies, kā tas ir pēkšņi noliek satiksmi mierā un te gotiņas iet uz mājām. Bet tagad jau tas, protams, pats par sevi saprotams, jo kā nekā te ir mazi lauki un govīm tas ir normāli, kā viņas nokļūst uz mājām no savām pļavām. Dažreiz skaties kartē un brīnies, kādi tik tie serpentīni nav tā, lai tiktu augšā uz kalnu.